Jā, šeit ir tāds ļoti viens no pirmajiem, man liekas, no kukaiņu ziņā vērtīgajiem objektiem. Tāda diezgan prāva izmēra stumbenis, atmiris eglis stumbenis. Tas, ko uz ezeru, kas man patīk, ir, kā redzēt, ka piepes aug. Jo piepes, vispār sēņu augļtermiņi ir kukaiņiem diezgan tāda svarīga lieta. Ne tik daudz, kad ir sugas, kas ēd pašas piepes, bet viņas piedalās šajā koksnes noardīšanas procesā. Un tad kukaiņiem šī koksne uzreiz ir, kā teikt, daudz pieejamāk. Ja mēs te pieejam tuvāk pastamies, tad viss koks ir vienos mazos caurumiņos. Tātad šāda kritāla ir izteikti kukaiņu apdzīvot. Un tādu viņi stāvēt var gadiem, un kamēr viņi stāv, viņu apdzīvo viens kukaiņu komplekss, bet kad viņi nogāžās, piemēram, galotne guļ turpat blakus, un tad tajā brīdī, kad koks guļ uz zemes, viņi var sākt apdzīvot atkal pavisam citi kukaiņi, jo mitrums tiek klāt, kritāla daudz ātrāk sadalās, lielāks mitrums, jā, Bet jā, un mežā redzot šādus stumbeņus, pie tam liela diametra, tas ir tāds viens no pazīmēm, kad dabiskos mežos tādu ir daudz, bet tādos saimnieciskos mežos tādu ir ļoti maz. Un, ja mēs tādu redzam, un ja tādu ir daudz, mēs varam uzreiz jau tā pēc sajūtām teikt, ka tas ir tāds vērtīgs foršs mežs. Ja ir kukaiņi, tad atkal ir arī putni, kas kukaiņus ēd, kur te ir melnā zilna jau, kalusi un meklējuši kukaiņus. Te arī lielākas te caurumi, melnā zilnas skudras un citas kukaiņus meklējusi. Protams, te arī atkal mīdzaka, kur ir nokritis nost, tur kāds pačaplītis vai mizložņa iemājot. Un tur atkal, kā saka, tā daudz dzīvokļu māja principā veidojas. Un augšā atkal urāla pūs varētu likdot, vai arī kaut vai melnais mežstros vai cits putns. Varētu būt tā, kad zilna izkal dobumu un tur varētu kāds zīlīt vai atkal dobumainie putni kaut kādi. Dzeņi te paši. Mazākā stumbrā likdos mazie putni kaut kādi tur mazais dzenis vai tur apodziņš, bet šādā stumbrā lielā tur atkal vairāk putni var dzīvot. Tur, piemēram, urāla pūcei vajag vismaz 40 cm diametrā. Vai meža pūce, vai urāla pūce, vai lielajā dzeņi, zilnas var dzīvot, tad vajag resnāku. Jo resnāk stumbrs, jo vairāk sugas varētu dzīvot. Līdzīgi ir kukaiņiem arī, jo tās maz izmēra kritāls arī ir svarīgas, bet tieši šīs lielās ir tās, kas daudz no tām ratiem sugām tieši izvēlas dzīvoties lielajās, jo tad tas mikroklimats saglabājas tāds nemainīgāks. Sausums mazāk ietekmē, piemēram, un citi apstākļi. Un tad šīs lielās kritāls ir tas arī, ko mēs tomēr mežā meklējam, skatāmies, un pēc viņām mēs varam novērtēt to meža stāvokli. Jo tādas stievu diametra kritāls viņas ātrāk sadalās, ātrāk šī mājvieta tā kā pazūd, mainās apstākļi, bet šī lielā tāda eglis kritāla uz zemes tīpaši var gulēt vairākus gadu desmitus, un mēs varam pieiet pēc tam apstīties, kā viņi izstās, un tā ir tā vērtība, jā. Un šeit, piemēram, man liekas, ļoti uzskatām var redzēt to, parādīt to starpību, kad ir šis milzīgais lielā stumbenis, kurā dzīvos kaut kāds varbūt viens sugu komplekss, bet ir šie zari, egļu zari. Un, ja mēs tā skatāmies, tad te mizi jau nokrituši un atcedās kukaiņi izgraustās ejas, tie pārsvarā dažādi kokni rauzīši, vairākas sugas var dzīvot uz šiem zariem. Un šīs sugas dzīvos tikai tādu nelielu diametru, kā teikt, atmirušās koksnes elementiem. Tie parasti ir rasnāki zari. Un šādi zari kā mežā diezgan daudz, bet tas vienkārši norāda to, ka katrai sugai ir tāda savā šaura, specifiska robeža, kur viņi apdzīvo. Piemēram, miza nokritusi, tad šīs sugas vairs arī te vairs nevar dzīvot. Viņi meklēs jaunus nokautušus zarus, kur miza vēl ir klāta. Un šī kritāla stāvēs, es domāju, gadus 50, varbūt 60 vairāk, vēlāk apklāsies ar sunām un visu šo laiku dažādi kukaiņi un citi bezungurkalnieki viņu apdzīvos. Jebkuru atmirušu koksni, protams, mēs varam izmantot kā malkā, sadedzināt, bet, ja tas ir mūsu mežs, tad es tomēr ieteiktu kaut kādu nelielu daļu, cik jums ir tā iespēja, cik var atstāt dabai, un tad šāda kritāla noteikti ir liela resna diametra kritāla ar daudz zariem. Un vispār diametra ziņā, to mēs labāk atstājam dabai, kukaiņiem, tad malkajā mēs varam varbūt kāds stievākus sausokņus izvākt, tad tas kaitējums nebūs tik būtisks, bet šīs lielās ir tiešām vērtība.
piemēram, ir tāda bērzu briežbola, ļoti reta aizsargājuma suga, un tieši šādas egļu kritāls ir šīs sugas dzīvotne. Viņa kāpur dzīvo iekšā koksnē, kad viņa ir jau satrupējusi, jau tāda mazliet mīkstāka. Un, nu, ja mēs esam viņu izvākuši, tad šai sugai arī nav kur vairs dzīvot. Barošanās vieta putniem šitā ir ļoti, ļoti laba, jo ir kukaiņi vairāk jau putniem. Mežībiem patīk šās kritilas, viņas skraida un riesto, un arī patīk, jo mežībiem patīk pakāpties kaut kur, lai dziedātu, silpotu un sasauktu pārējos tēviņus un cīnītos par teritoriju. Aprīlī atkal mežģirbi var zem koka, pie koka likt izveidot un paslēpties no lapsas, pieņemsim, arī mazās mežģirbis pa zariem var palaikāt un viņas jau diezgan ātri spēja lidot un viņas var pamukt. Īpaši te lazdas, kuras mežģirbis ēta pumpurus blakus. Skaties, kur tādi nedaudz savādāki stumbeņi. Šis jau tāds vairāk, jau daudz lielākā tādā sadalīšanās pakāpē, daudz mīkstāks. Un tātad, nu, viņš ir nolūzis, es nezinu, pirms cik daudz gadiem, bet krietni nesen, nu, ļoti, teiksim, sen. Un tad šī gulošā daļa jau tālāk var redzēt, ka viņa jau vispār sadalīsies tādos fragmentos. Viss tāds, ja būtu, teiksim, siltā laikā, to nazi te varētu droši iedurt, teikt, nedaudz piesals, tad ļoti mīksta kritala. Un šādās atkal, jā, kā jau es minēju, kamēr ir svaigi atmiras koks, viņa apdzīvo viena kukaiņa grupa sugas, un tā kā šādā uz zemes gulošā ir atkal jau pavisam citas, kuras atkal svaigās kritalās nedzīvo. Un tad šādai ir liela nozīme. Un šeit vēl, ko stāvot uz vietas, kas man patīk, ko vērtē, skatoties, vai tas mežs ir tāds dabiskāks vai mazāk dabisks, kad ir ļoti dažādi vecuma koki. Kad šeit ir, nezinu, vecāks bērs, arī eglis ir dažāda vecuma, gan jaunāks, gan vecāks. Tātad, nu, šis tātad nav stādīts, visi koki nav viena vecuma, bet viņš kaut kādā ilgākā laikā veidojies un ir šī dažādā vecuma struktūra, kas, nu, ir, protams, nu, tikai pozitīvi. Tas ir tas, ko mēs saprotam ar terminu bioloģiskā daudzveidība, ka dažādāks ir šis mežs, jo vairāk dažādām sugām būs iespēja šeit dzīvot. Un šādi dažādi vecuma meži ir labāki, noturīgāki par dažādiem traucējumiem. Piemēram, nu, vējš nevar atnākt nogāzt visus kokus vienlaicīgi, vienmēr kaut kas paliks. Dažādi vecuma koki ir dabiski meža tāds viens no tādiem struktūra elementiem, ko mēs ejot mežā varam novērtēt. Ja visi koki vienāda vecuma ir jauni, nu, tad tas mežs nebūs tik vērtīgs, bet ja ir lieli veci koki, jaunāki, vecāki, tā ir tā forša pazīme. Šādos stumbiņos var likdot, piemēram, tie putni, tie paši melnie meži strādē, kur likdēs, skatos, varam pienākt šeit tā iekšā. Šogad likdojas, tā likda pilnīgi tā kā pusdobums sanāk. Šādai, ja šis stumbenis būtu lielāks, šādai likdo meža pūtas, urāla pūtas un citi putni. Protams, un arī šādas šķirbas, kur veidojas, dzeņi izmanto kā kalves. Viņi rakstēja, viņš jau egļu čiekurus iesprauž, un lai viņam rokas nav ar kājām, pieturēt stumba un tīra ārā egļu sēklas. Un bieži vien pēc stumbiņa, kas nav egla, šī ir egla, bet pēc bērnu stumbiņas ir pilns ar egļu čiekuriem. Liekas, no kurienes viņi parādījušies, bet zenis te barojas, katru dienu nes barojās. Nu, pūcēkši šī stumbras pa īsu ir, vajadzētu tomēr 2, 3, 6 metri kaut garumu. Bet, un ir, nu, šīs tomēr par tīvu drusku ir, bet resnākā, jā, noteikti. Šeit ir dzirdēta meža pūce, ja noteikti likdo, šogad likdoja tieši.